Tātad, jā, sveiks, Maģi. Šeit ir, kas par štrīpiņā ienīdējis. Izrādās, Tātad, jā, sveiks, Maģi. Šeit ir, kas par štrīpiņā ienīdējis. Izrādās, es tā viņu tik ierīkstu, kas par štrīpīši ir izdomājuši, par manu sievu paņem. Viņi paņēmuši manu sievu, viņi paņēmuši ar varu, ja? Un tagad viņi prasa 1000 eiro, lai es dabūtu manu sievu atpakaļ. Nu, sorry, vecīt, man nav 1000 eiro, tu padomā ar galvu, kurienes es izbraukšu ārā 1000 eiro. Man māja, visa māja un viss, kas tur iekšā maksā tikai 500, ja? Nu, un sorry, sieva, tev vajadzēs, šis ir tāds sliktenis, tev vajadzēs jaunu vīru atrast, kuram ir 1000 eiro, lai apmaksātu, lai tev atgūtu atpakaļ. Un tikmēr es atradīšu arī jaunu sievu. Sorry, bet man nav, man tikai 500 eiro ir, būs ok. Nu, es kļūšu par bezpajumnieku, bet vispār dabūšu savu sievu atpakaļ. Nē, ko tu domā, bļaļ? Nu, tagad man vajadzēs jaunu sievu atrast. Un tad ar savu sievu mēs abi iesim kopā un nogalināsim to pašu pedofilu, kas par štrīpiņu. Zini, kā, man ir plāns, zinām tos ērtēgus un to visu to. Es viņai ielikšu kabatiņā un atdošu kas man štrīpiņām. Tā kā, ķipa, lai apmaksātu par pēdējo sievu. Un tad es viņus apsekošu, un tad pēc tam visu tos pīdārus es nogalināšu, ja es zināšu viņam to galveno HQ, kā saka. Nu jā. Tātad lūk, šīs ir mans jauns plāns, atriebība par manu pēdējo sievu. Pīdārus.